kā tu skaties uz jautājumu par to, vai satversmei ir kodols? Proti panti, kur ir ar augstāku spēku, un panti, kur varbūt ir ne ar tik augstu spēku. Jā, te varētu noklausīties Levita vai Ziemenes lekciju, ka noteikti ir kodols, jā, un bez kodola nevarētu būt, jo un to kodolu nedrīkst aiztikt. Es savulaik, man liekas, ka mums tā saucamajās vīriņu sarunās, kas notiek vasarās, kur ir filozofiskās sarunas arī vakaros, pēc pirts vai pirms pirts. Un tad es teicu tā, bet iedomājies, ja Latvijas tauta nobalsotu par citādu satversmi šobrīd, tātad nevis viens, bet likumdošanas ceļā ierosinātu un ierakstītu nevis republika, bet ierakstītu, ka ir konstitucionāla monarhija, ka Latvijā valsts valoda ir latviešu un latgaliešu valoda, un vēl tos neaizskaramos kodolu savādāk noformulētu. Ja tad latviešu tauta, Latvijas iedzīvotāji nobalsot par šo satversmi, Latvija būtu zudusi? Es domāju, ka ne. Jo iedzīvotāji ir tie, kas nosaka šo kolektīvo līgumu, ko sauc par valsts konstitūciju. Tā ir mūsu vienošanās dzīvots noteikti. Tad, kad tā satversme ir pieņemta jeb konstitūcija, jā, tad tajā ir kaut kādas tādas vērtības, ko tik vienkārši nevarētu pārmest. Un tāpēc ir tie daži panti, kurus tā vienkārši nevar izgrozīt. Augstākās latiņas. Jā, kur vajag tautas balsojums, jā. Vajadzīgs, nav jau tā, ka tos pantus nevar, tauta drīkst viņus grozīt, jā. Bet cilvēku kaut vai cilvēku pamattiesības, vai tās nav konstitucionālas vērtības, viņas var neierakstīt tur iekšā. Bet viņas pastāvēs, tiesības uz dzīvību. Jā, arī pieņemsim. Tā kā es teiktu, ka konstitūcijā ir tā saucamais konstitūcijas kodols, jeb pamatvērtības, kuras vienkārši izgrozīt nevar, bet tauta attīstās evolūcijas vai revolūcijas ceļā, sabiedrība attīstās un var mainīt šīs vērtības. Jā. Cits jautājums, vai, ja kaut ko ļoti radikāli mainītu, vai tā būtu Latvija? Rodas jautājums.